Romiešu betons vai mūsdienu betons? Kurš ir labāks? Sveiki, inženierijas cienītāji! Šodien mēs atklāsim noslēpumu, kas mulsina daudzus cilvēkus. Vai romiešu betons tiešām ir labāks par mūsdienu betonu? Visur mēs redzam iespaidīgās Romas impērijas drupas, amfiteātrus, akveduktus, tempļus un grandiozo panteonu ar tā monumentālo kupolu, kas visi drosmīgi stāv pretī laikam. Redzot tik lielu izturību, ir dabiski uzdot jautājumu, kā? Šīs būves, kas celtas gandrīz pirms 2000 gadu, joprojām stāv, kamēr dažas mūsdienu celtnes šķietam kalpo daudz īsāku laiku. Šis novērojums liek daudziem apgalvot, ka romiešu betons kaut kādā veidā pārspēj mūsējo, bet vai šis salīdzinājums ir taisnīgs un tehniski precīzs? Apskatīsim, kas padara katru no šiem materiāliem tik unikālu un kurš no tiem izceļas dažādos aspektos. Lai saprastu šo jautājumu, mums vispirms jādefinē, kas būtībā ir betons. Betons ir kompozīta materiāls, kas izgatavots sajaucot saistvielu, kas mūsu gadījumā ir cements, kas savieno pildvielas, piemēram, smilts un šķembes, pievienojot ūdeni. Burvība notiek tad, kad saistviela reaģē ar ūdeni, veidojot pastu, kas sacietē un salīmē pildvielas, radot cietu un izturīgu masu. Bet kā romieši spēja paveikt šo varoņdarbu gadsimtiem pirms mūsu mūsdienu inženierijas? Romiešu betons, pazīstams kā opus cementicium, neizmantoja to saistvielu jeb cementu, ko mēs pazīstam šodien. Tā saistviela bija īpaša, nedzēstā kaļķa un svarīga vulkāniskā materiāla kombinācija, kas bagātīgi sastopams Pozzuoli apgabalā pie Neapoles, ko sauc par vulkānisko pelnu, jeb biežāk pozzolānu. Turklāt viņi izmantoja pildvielas, piemēram, vulkāniskos iežus, un īpaši jūras būvēm maisījumu gatavoja ar jūras ūdeni. Lielā atšķirība bija ķīmiskajās reakcijās, kas notika, kad kaļķi un pozzolānu sajauc ar ūdeni, un piekrastes vai jūras būvju gadījumā ar sālsūdeni. Tas veidoja īpašu hidratēta kalcija un alumīnija silikāta veidu, ko pētnieki sauc par CaSH želeju, jeb kalcija alumīnija silikāta hidrātu. Šī reakcija nebija tik ātra kā mūsdienu cementam. Tas bija lēns un pakāpenisks process, kas varēja ilgt vairākus gadus, līdz pilnībā pabeidzās. Romas betona izcilā izturība, īpaši agresīvā vidē, piemēram, jūrā, izriet no šīs unikālās ķīmijas. Jūras ūdens, tā vietā, lai degradētu betonu, piedalījās reakcijā. Sulfāti, kas atrodas jūras ūdenī, reaģēja ar pucelāns alumīniju, veidojot tādus minerālus kā tobermorīts un kalcija alumināta chlorīds. Šie minerāli aizpildīja betona poras, padarot to blīvāku un izturīgāku pret korozīvo vielu iekļūšanu laika gaitā. Turklāt šis sastāvs deva romiešu betonam iespaidīgu pašatjaunošanās spēju. Nelielas plaisas, kas ar laiku parādījās, varēja tikt aizvērts, pateicoties nepārtrauktai kaļķu reakcijai ar ūdeni un pucelānu, veidojot jaunus kristālus, kas aizpildīja šīs plaisas. Tas nozīmē, ka laika gaitā romiešu betons noteiktos apstākļos kļuva vēl stiprāks un necaurlaidīgāks. Bet vai šim burvju betonam nebija nekāda trūkuma? Neskatoties uz tā neticamo ilgmūžību un izturību jūras vidē, romiešu betonam bija dažas ierobežojumi. Tā spiens izturība, lai gan salīdzinoši laba, parasti nesasniedz mūsdienu augstas veiktspējas betona līmeni. Un kas ir vēl svarīgāk, tā stiepas izturība bija ļoti zema, tāpat kā jebkuram keramikas materiālam. Tas nozīmē, ka tas bija lieliski piemērots spiedas slodžu izturēšanai kupolos un arkos, bet ne tam, lai pretotos spēkiem, kas to vilktu vai liektu. Šī iemesla dēļ romiešu būves parasti bija masīvas un ļoti paļāvās uz pašas konstrukcijas formu, lai sadalītu slodzes. Turklāt sacietēšanas process bija ārkārtīgi lēns, kas nebūtu piemērots mūsdienu straujajam būvniecības tempam. Un kā ar mūsu betonu? Kas tajā ir tik īpašs, ka tas kļuva par visvairāk izmantoto būvmateriālu pasaulē? Mūsdienu betons, kas revolucionizēja būvniecību, galvenokārt balstās uz Portlanda cementu, ko 19. gadsimtā izgudroja Džozefs Asbdins.
Portland cements tiek ražots samaļot klinkeru, kas ir kaļķakmens un māla maisījums, kas apdedzināts augstā temperatūrā. Pievienojot ģipsi, kad Portland cements tiek sajaukts ar ūdeni, notiek hidratācijas reakcija, kuras rezultātā veidojas hidratēti kalcija silikāti un kalcija hidroksīds. Šī reakcija ir ātra un efektīva, ļaujot betonam sasniegt projektēto stiprību dažu nedēļu laikā, nevis gadu laikā. Pildvielas, piemēram, smiltis un šķembas, kā arī ūdens, papildina maisījumu. Mūsdienās mēs izmantojam arī plašu ķīmisko piedevu klāstu, lai uzlabotu īpašības. Piemēram, superplastifikātors, lai padarītu maisījumu šķidrāku, sacietēšanas pātrinātājus vai palēninātājus, lai kontrolētu sacietēšanas laiku, gaisa iestrādātājus, lai uzlabotu izturību pret sasaušanu un atkušanu, un daudzus citus. Lielā priekšrocība mūsdienu betonam ir tā daudzpusība un augstā spiedas izturība, kas var būt daudz lielāka nekā romiešu betonam. Taču īstais pavērsiens bija dzelzbetona izgudrošana. Iekļaujot tēraudu betonā, mēs spējam pārvarēt tās zemo stiepas izturību. Tērauds uzņem stiepas spriegumus, kamēr betons uzņem spiedas spriegumus, radot hibrīdu materiālu, kas ļauj būvēt daudz slaidākas konstrukcijas ar lieliem laidumiem, kas ar parastu betonu būtu neiespējami. Portland cementa un mūsdienu betona ražošanas standartizācija arī ļauj nodrošināt stingru kvalitātes kontroli un masveida ražošanu, kas atmierina globālās būvniecības prasības. Tomēr arī mūsdienu betonam ir savi ierobežojumi. Bez atbilstošas aizsardzības tas var būt pakļauts degradācijas procesiem, piemēram, karbonatācijai. Es jau esmu veidojis video par šo tēmu šajā kanālā. Un arī sulfātu un chlorīdu iedarbība īpaši jūras vidē, kas var izraisīt betona izpošanos un plaisāšanu. Portland cementa ražošana ir arī ļoti energoietilpīgs process un liels CO2 emisiju avots, kas rada vides izaicinājumus. Tātad, kurš no tiem patiesībā ir labāks? Atbilde, kā tas bieži ir inženērijā, ir tas atkarīgs no tā, kas jums nepieciešams. Ilgtermiņa izturībai agresīvā vidē, piemēram, jūras tūmā, šeit romiešu betons šķiet pārāks. Tā ķīmiskā sastāva dēļ, kas lēni veidojas un rada stabilus minerālus, īpaši ar pucelānu un jūras ūdeni, romiešu betonam piemīt izturība un pašatjaunošanās spēja, ko ir grūti atkārtot mūsdienu betonā bez īpašiem piedevām un rūpīgas projektēšanas. Tagad runājot par mehānisko izturību, piemēram, spiedas un stiepas izturību, mūsdienu betons ir pārāks. Ar Portland cementu un galvenokārt ar tērauda armatūru tas sasniedz gan spiedas, gan, kas ir ļoti svarīgi, stiepas izturību. Tas ļauj veidot vieglākas un materiāla ziņā efektīvākas konstrukcijas ar tādu pašu nestspēju, kā arī būvēt formas un izmērus, par kuriem romieši pat nesapņoja. Kad būvniecības ātrums ir izšķirošais faktors, mūsdienu betons ir nepārspējams. Tā ātrā sacietēšana un standartizācija ļauj īstenot liela mēroga būvniecības projektus ar saspringtiem termiņiem, kas ir būtiski mūsdienu pasaulē. Un romiešiem nebija tāda paša iespēja. Laiks spiediens būvdarbu grafikā. Arī pielietošanas daudzveidībā mūsdienu betons izceļas. Ar plašo piedevu klāstu mēs varam izstrādāt betonus visdažādākajiem pielietojumiem, sākot no augstas stiprības betona līdz vieglu betonam, pašblīvējošam betonam vai betonam ar specifiskām estētiskām īpašībām. Runājot par ietekmi uz vidi, Portland cementa ražošana ir atbildīga par ievērojamu daļu no globālajām CO2 emisijām. Lai gan romiešu ražošanas apjoms bija nesalīdzinām mazāks, pucelāna izmantošana un lēnāks sacietēšanas process padara romiešu betonu potenciāli mazāk kaitīgu tā ražošanā. Pēc apjoma, ja ignorējam materiālu iegūšanas loģistiku, dažos gadījumos ilgtspējīgāku cementu meklējumu, tostarp ar pucelānu izmantošanu, joprojām ir aktīva pētniecības joma arī mūsdienās. Tagad runājot par izmaksām un masveida ražošanu, mūsdienu betons ir globāli optimizēts risinājums izmaksu un masveida ražošanas ziņā, apmierinot vēl nepieredzētu būvniecības pieprasījumu. Romiešu materiālu metodas bija vairāk lokalizēti un pielāgoti reģionālajai pieejamībai. Uztver, ka mūsdienu betons neiztur, kamēr romiešu betons saglabājas, bieži vien ignorē kontekstu.
Romiešu būves, kas ir saglabājušās, pārsvarā ir monumentāli masīvi darbi, kas bija paredzēti ilgmūžībai, bieži vien sausā un stabilā vidē. Tās, kas atradās jūras vidē, izdzīvoja pateicoties šai īpašajai ķīmijai. Turklāt tās nebija paredzētas tādām pašām slodzēm vai ģeometriskām formām, kādas mēs pieprasām mūsdienās. Mūsdienu betons, ja tas ir labi izstrādāts, iestrādāts un uzturēts, arī var būt ārkārtīgi izturīgs. Taču tas bieži tiek pakļauts apstākļiem. Stingrākiem apstākļiem, augstākām veiktspējas prasībām un paredzētiem īsākiem dzīves cikliem, īpaši tādās infrastruktūrās kā tilti un ceļi. Daži mūsdienu būvju bojājumi biežāk ir projektēšanas un izpildes kļūdu, sliktas materiāla kvalitātes, apkopes trūkuma vai pārslodzes rezultāts, nevis pašu materiāla iekšēja vaina. Un lai būvniecības nozares nākotne piedzīvos atgriešanos pie iepriekšējām metodēm. Patiesība ir tāda, ka inženieri un zinātnieki aktīvi pēta romiešu betonu. Pētījumi cenšas labāk izprast tā ķīmiju, lai izstrādātu jaunus cementa un betona veidus, kas apvienotu seno romiešu izturības un ilgtspējas priekšrocības, bet vienlaikus atbilst 21. gadsimta augstajām prasībām pēc veiktspējas un daudzpusības. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt kanālu. Ja vēl neesi abonējis, uzspied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā un tikt pieminēts mūsu video. Un, ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām šajā kanālā, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un tu, kur no abiem betona veidiem tu uzskati par aizraujošāku? Vai esi kādreiz apmeklējis kādu romiešu būvi, kas tev pārsteidza? Atstāj komentāru, es gribu uzzināt. Šeit blakus ir 2 interesanti video, kas tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, vienkārši nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!